Čau! Jā, rīta video es uzfilmēju, bet ne līdz galam, tā kā sāksim šo video ar to, ka es jau esmu stāvī. Zirdziņi jau ir izvesti ārā, un šobrīd es tīru bokšus. Tikko esmu sākusi Aleksas boksi, tā kā vēl ir laiciņš. Ir rīts, kas ir ļoti labi, jo šorīt no rīta man nevajadzēja braukt uz Daugavpili. Tā kā tas ir nice. Šobrīd ir kaut kādi 10 no rīta, un jā, labi. Tad es tīrīšu boksi. Boksīšus iztīrīju, kas ir baigi forši, ka piemēram limierā ir ļoti maz, tikai šeit vajag tikai salmiņus, un tā viņa, labi, tur triksis. Mans suns ar manu kaķi spēlējas, jā. Limierā ir ļoti maz salmus vajag, Grifonam arī, jo viņi tagad pēdējā laikā stāv ļoti labi. Nu, bet tad ir Aleksa, kurai tā kā diezgan daudz vajag pievest salmus. Bet visādi citādi, jā, super, diezgan ātri sanāca un maz salmus vajadzās salikt. Tā kā pirms braucam pusdienās, es gribu kopā ar jums atpakot sūtījumu no 4 pakaviem, jo es pasūtīju, labi, īsāk sakot, varam vaļā, un te jūs redzās, ar ko es pasūtīju. Tā. Ak, Dievs, man končiņas atsūtīja. Tas ir jau. Tā, pirmais, es pasūtīju kāpšu siksnas, jo, kā jau es minēju, manas kāpšu siksnas neder mazajai dārtai. Tāpēc es pasūtīju kāpšu siksnas. Šīs, man liekas, bija 125 centimetri. Un tās bija mums stāvī, un viņas darēja. Tā, šīs ir no Horzes. Tā, paskatīsimies, jā, 125. Šīs ir klasiskās, vispārastākās kāpšu siksnas. Cerams, ka viņas arī ir vienāda garuma, jo cirreiz mēdz būt, ka viena tāda, bet ne, izskatās, ka viss ir kārtībā. Kā super, šis ir nice. Bet otrs un galvenais, ko es pasūtīju, ir šis te. Tā. Un šie ir iemaukti Aleksai. HKM firma. Jā. Šis ir kob izmērs. Viņi ir tumši brūni. Man liekas, melnus pasūtīju. Bet labi, kāda starpība palielam. Galvenais, ka nav gaiši brūni. Jā. Šobrīd izskatās, ka viņi Aleksai varētu darēt, jo es šaubījos starp izmēriem, starp to ponī un kob izmēru, jo viņi tā kā ir lielais ponijs, tad tā kā, 50-50. Bet izskatās šobrīd, ka derēs. Jā, jo tāpat nekas nav uz mazākajiem caurumiņiem salikts. Šie bija paši prastākie, paši lētākie, man liekas, labi lētākie, nē, bet prastākie. Un es šobrīd negribu viņai nekādus baigi tur fancy krūtus iemauktus. Varbūt vēlāk, bet tā kā uz iejāšanas procesu būs labi ar šiem. Jā, šie nāca komplektā ar pavadu, kas man ļoti patīk. Pavada arī ir brūna. Un jā, tā kā pēc tam piemērīsim. Un tagad dosimies pusdienās. Šodien Mežvidu virtuves īpašais piedāvājums plovs ar kotletēm un kāpostu salātiņiem. Pusdienlaiks beidzies, braucam atpakaļ uz stāli strādāt, inventārs jau ir mašīnā, tā kā aiziet. Tā, sāksim sākumā ar limeretu. Iesim viņu pakordot, bet šodien pamēģinās uzlikt viņai seglus un pakordot viņu ar segliem. Segli kordā viņai ir bijuši tikai vienreiz, tā kā šodien būs otrā reize un redzēsim, ko viņa par to teiks. Atnācu pie zirdziņiem un uzreiz, ko es pamanīju, ka Aleksa ir kļuvusi plikāka. Alekso, kur tev jāpauši? Aleksā, kur tev jāpauši? Tie ir tev jāpauši, jā. Un cik ļoti viņus esi saplēsusi? Kas te vispār ir noticis ar viņiem? Tā, jāpamēģina viņi atšetināt. Aha, mums trūkst vienas detaļas apaušiem.
apaušiem trūkst garās detaļas, kas liekas aiz ausīm. Aleksa, kā tu to dabūji gatavu vispār? Nu, un tagad mēs varēsim steigāt un meklēt, kur ir apaušu detaļa. Nu, Aleksa apaušiem bija pazaudējusi tieši šo te augšējo, un viņai šeit ir saliekusi, teiksim, tā caurumiņa, es nevarēju ielikt iekšā. Tā kā tagad viņai tie apauši ir nedaudz ciešāki, un arī šķībi. Bet jā, lai pastaigā pagaidām ar šiem apaušiem, tas viņai nomainīšu uz citiem. Jo, paldies Dievam, man visiem ir rezervas apauši. Bet tagad mēs iesim pakaļ Līmiratai. Retiņā, čau! Čau, bebenē! Brr! Aleksa nomierinies. Nu, iesim strādāt. Vai ne? Ejam skaistolē. Skaisto meitene. Šobrīd es Līmiratai esmu uzlikusi visu, tā kā, ko viņa zina jau, gan iemalktus, gan kājsargus. Un tagad lēnītiņām liksim segulus. Sāksim, protams, ar sviedranīti un tā lēnītiņām, lai viņa nenobīstas un lai viss ir tā kā ļoti labi. Meitene. Laba. Molocīte. Laba kameru apgaužam. Jā, viņu pilnīgi vienalga par sviedru, un viņai svarīgāk ir kamera. Labi, liekam saglus. Līmirata nevar. Šobrīd viņa osta seglus. Jā, lai paosta, lai uzzina, kas tas tāds ir. Bet Līmirata tev jau viņa bija mugurā. Kā nevajadzētu būt nekādām problēmām. Paies uz priekšu, taču meitene. Gatā. Молодец. Ai, laba meitene. Молодcīte. Молодец. Laba meitene. Nu, ko tu saki par segliem, ko? Šobrīd izskatās viss tīri ok. Liekam vēdrjostu. Laba, skaista meitene. Laba. Reta. Es saku viņai vairāk interesē telefons nekā kaut kas notiek viņai virsū. Mācīte. Reta! Neaiztiec telefonu. Tu domā labāk, kas te notiek, labi? Nu, protams, viņa aizsadza skatu, bet es pievilku vēdrjostu, un šobrīd viss ir labi. Nu, un, protams, ka pareizāk būtu sākumā, ja mēs ņemtu nost kāpšļus, bet, ja jūs esat tikpat slinki kā es, tad pārmetam kāpšļus. Šis sanāk ir labais kāpslis un kreisais kāpslis ir tajā pusē, un tad vēl es viņu nostiprinu ar šo te. Nu, protams, viducī viņa vēl ir sasieta ar mezgls. Tā kā, respektīvi, ja viņa tagad kratīsies, viņa vismaz nesitīsies viņai pa sāniem, un viņai būs laiks pierast. Nu, labi, iesim ārā. Esam atnākuši uz laukumu bez jebkādiem incidentiem. Reku Līmirata ar segliem. Šobrīd viss ir kārtībā, nu, un mēģināsim kordoties.
Jā, viņa ošļā joprojām īsti nesaprot, kas viņa ir mugurā. Nu, lūk, šobrīd rikši ir perfekti. Pilnīgi neliekas, ka viņa uztrauktos, jo viņa tā diezgan stabili un mierīgi rikšo. Un jā, vispār super. Priekš otrās reizes, ka viņai kordojas ar segliem perfekti. Lūk, arī otrā virzienā Limerata skrien perfekti. Jā, kā es sāku runāt, tā viņa sāk bremzēt. Bet jā, vispār super. Es esmu tik priecīga, ka man ir tik normāli gudrs jaunzirgs. Lai gan, protams, citreiz viņai uznāk tie jaunzirgu niķi, bet visādi citādi superīgs zirgs. Nu, rikšo viņa ar segliem perfekti, tā kā es domāju, pamēģināsim uzsūtīt lēksīšos. Jo lēkšo viņa ar segliem tagad pirmo reizi. Labā! Vai? Молодец! Laba! Vispār superīgs zirgs, es esmu pārsteigta. Mālecis! Nu, un paprasīsim arī šajā virzienā viņai lēksīšu. Lēkši! Labā! Brrr! Jā, nedaudz sabijās tomēr. Labā! Mālece! Mālece! Viss kārtībā. Jo spārni plīvo šajā virzienā vairāk. Bet tā viss labi. Nu, ir nedaudz sastrasojusies, jā. Labi, nomierinies, viss kārtībā. Nu, par Limeratas īstenībā esmu ļoti pārsteigta. Man ir baigais prieks. Lai gan lēkšos viņa nedaudz pastrasoja, pēc tam nomierinājās, lēkšo ļoti labi. Tagad es parādīšu tos jaunzirgu vingrinājumus, ko es parasti daru ar viņiem boksī, kas saucas tā kā man ir vienalga. Nu, sākumā es vicinu kordu. Es varu ar kordu darīt, ko es gribu. Un principā zirgam ir jāstāv mierīgi. Mālīdziets. Vēl, ko es daru, es aizēju tur, kur ir segli, kur mēs kāpsim virsū, pasigu pa segliem, un ko es vēl daru, es palēkāju. Kāpēc es lēkāju? Tāpēc, ka mēs bieži vien, pirms mēs kāpjam uz zirga, mēs tomēr arī nedaudz atsperamies, un tad zirgi satraucas par to. Tāpēc es arī vienmēr pieradinu, ka mēs lēkājam, un ka mēs arī varam papliķēt visur, pa vēderu, pa dibentiņu, kakls, krūtis, visur mums vajag papliķēt. Un nehaltūrēm tas pats ir arī no otras puses. Pilnīgi tas pats. Arī pavicinām kordu. Nu, kordas vicināšana viņai vismazāk patīk. Un tā arī palēkājam un papliķējam. Tas pats, to es nerādīšu, jo jūs neredzēsiet tāpatās. Nu, un, protams, burkāns par labi padarītu darbu. Mālīdziets, laba meiteni. Otrs burkāns. Limerata ar Grifonu tagad stāvēs aplokā. Un mēs ņemam mazo Aleksu un iesim pastrādāt. Tā, Aleksiņu es tagad notīrīšu, bet, nu, mums ārā līst lietus un viņa ir slapja. Tā kā baigi notīrīt man viņa nesanāks, bet, nu, kaut cik uzfrišināsim. Tā, pamēģināsim Aleksai jaunos iemouktus uzlikt, skatīsimies, ko viņi darīs un kas pa kam. Es šobrīd speciāli neliku trenzi, lai vienkārši piemērītu, vai viņi dara. Nu, teiksim tā, šī siksniņa, kur trenze iet, viņai dara perfekti. Kapsulu es gribētu nedaudz augstāk un te jau ir uz maksimālā caurumiņa. Nu, bet labi, nu nav nekas tik traks it kā. Ja kas izdursim.
Nu, un šī siksniņa te ir baigi par lielu. Nu, var vēl izdurt arī kādu caurumiņu. Nu, bet, nu, teiksim, tā riktīgi te ir par lielu. Nu, neko. Šito izdursim caurumiņu, gan jau netraucās, nu, viss būs kārtībā. Šeit uz caurumiem ir baigi forši. Te vēl viens paliek liekas. Asotniekus vēl nemēģināju, bet izskatās, ka būs ok. Nu, pamēģināsim ar tranzīti. Tā, nu, trenze Aleksa ļāva uzlikt pilnīgi perfekti, bet, nu, teiksim tā, viņai gan viss ir par garu. Nu, trenze šī siksniņa vēl nav tik traki, jo es uzliku uz pēdējā caurumiņa un der. Tur ir 2 rieviņas, tā kā ir labi. Nu, vienīgais izskatās dīvai, tāpēc, ka viņai ir, es uzliku Grifonu trenzi, lai uzzinātu, ka viņai trenze šī der, bet nē, viņai arī trenze šī ir par garu. Tā kā nopirksim viņai mazāk tranzīti. Nu, kapsulu mēs varam redzēt, ka ir, nu, ļoti par zemu, bet kas ir labi, viņai tur var mierīgi izdurt vēl caurumiņus, tā kā kapsulu mēs pacelsim. Nu, šis ir tāds, jā, nu, šis visvairāk man nepatīk, bet, nu, viņš arī baigi netraucā, tā kā, nu, labi, būs ok. Nu, jā, principā, nākotnē, ja es viņai pirkšu iemauktus, tad ir jāpērk poni izmērs, nevis kobi izmērs. Nu, tie, kas atcerās, ka es teicu, ka mums ar Aleksu ir problēmas ar soļošanu, tad, nu, mums joprojām ir, bet vairs netik traki. Jā, mēs jau esam sapratusišas viena otru, un viņa ir sapratusi arī mani, ko es gribu no viņas. Jā, tā kā, nu, mums sanāk arī pasoļot kortā. Soļi, laba. Lūk, Aleksai arī baiļu pārbaude. Tur ir Valdis, un viņš liek zarus. Es pieņemu, ka tie ir zari, godīgi teikšu, man ne, tie nav zari. Viņš liek koku, smalku, teiksim tā. Un Aleksai ir pilnīgi vienalga. Tā kā super. Kamēr mēs ar Aleksu strādājām, tikmēr puiši iztaisnoja šo caurumiņu, un tagad apauši viņai atkal ir darba kārtībā. Tā kā tagad viņa uz aploku ies ar visiem apaušiem. Tikko Grifons man uztaisīja piedzīvojumus, jo viņš pateica, ka es negribu uz treniņu, un vienkārši nedavās man rokās. Un šito knifiņu es redzēju TikTokā, ka ja zirgs no tevis bēg, vienkārši dzenu viņu. Un nu es sāku viņu dzenāt pa aploku. Un viņš paskrēja kaut kādu 3 aplīšu, un tad viņam, paga. Bet es labāk laikam uz treniņu iešu, nekā skraidīšu pa aploku. Un jā, viņš apstājās, es piegāju noķēru viņu. Tā kā tas knifiņš ir baigi labais, un tagad Grifoniņš arī iet uz treniņu. Nu, Grifonam šodien taču nav vēlmas tai kaut ko darīt. Mēs gājām ārā no staļļa, tur ir mūsu saga, un saga aizķērās aiz roktura. Un Grifons viņu vienkārši sāka mest un lidināt un spērt. Un es iekritu tieši tajā kupenā, atlaidu Grifonu, Grifons pārplēsa sēgu un skrēja prom. Nu, bet viņš aizskrēja līdz ķēvēm, un tur mēs viņu noķērām. Bet jā, Grifonam šodien vispār nav gara stāvoklis, tā kā es domāju, mēs laikam aiziesim apvidū. Atnācām tur, kur Valdis mežu vēt, sekojam traktora pēdām, man nav nejausmas, kurien mūs aizvedīs, bet pagaidām izskatās ļoti smukiņi. Tā kā mēs ar Grifonu turpinam iet piedzīvojumos. Vismaz tagad es cenšos viņu relaksēt pēc tāda piedzīvojuma, kas tikko bija. Tā, un tur mums celiņš sašķeļas. Mēs varam... nešašķeļas, gan te vienkārši Valdis ir sazīmējis aplīšus ar traktoru. Tur gan neiesim. Mums jātniekiem ir ļoti svarīgi arī klausīties mūsu zirgu, jo ja kādreiz zirgs tev saka, ka nē, šodien nebūs labi, šodien nebūs viņa diena, šodien viņš vai nu slikti leks, vai vēl tur kaut kas, tad nemokam sevi, nemokam zirgu un vienkārši šodien tad izrakstam. Un tas pats arī Grifonam bija šodien, viņš man teica, ka nu nē, nebūs. Sākumā viņš aplokā skraidīja un teica, nu ka nē. Pēc tam mums ar segu sanāca tas prīkols, ka sega aizķērās, un no tā viņš šausmīgi sastrasojās. Un tad mēs aizgājām apvidū, jo es gribēju tā kā viņu nomierināt, bet nu, viņš tāpat bija ļoti sastrasojies Grifoniņi.
Un līdz ar to mēs pajājām kaut kādas 20 minūtes, un mēs atnācām atpakaļ, jo viņš vienkārši grib mīlestību, un jā, viņam šodien ir mīlestības trūkums, un tāpēc es viņu dzirdu, un šodien mēs nejājām īsti. Mēs aizgājām apvidū, kas bija 20 minūtes. Bet ir arī labās ziņas, jo kamēr mēs ar Grifonu jājām, tikmēr teliņš piedzima. Jā, mums šeit jau ir 2. teliņš šogad. Es gan viņu vēl nerādīšu, viņš ir tikko piedzimis slapšs un nē, tas skats nav tāds jaukākais, bet varbūt kādā citā video es parādīšu arī mazos teliņus, kas mums ir, un jā, es pati aizgāju tikko apskatīties, un tādi mīļi viņi, vienkārši superīgi. Sataisīju savējiem vakariņas. Grifona šodien nemaz pēc treniņa nelaidu ārā, un tagad jāiet pēc 2 ķēvītēm. Zirdziņi dodas mājās, Rekla Limerata, un tur tālāk arī Aleksa. Vēl nav tik tumšs, bet, īstenībā kamerā izskatās gaišāk nekā ir īstenībā. Īstenībā ir tumšāks. Bet jā, zirdziņi dodas mājās, jau ir pēc 5:30, un tad nedaudz uzgaidīsim un barosim vakariņas. Kāpēc tas ir Grifona notika? Viņš aizķēra segu šim rokturim, kad tā kā durvis bija vaļā. Lūk, šādi te. Mēs gājām un aizķērās, un, diemžēl, mēs nevaram atvērt durvis vēl vairāk, tāpēc, ka tur ir tiesnīca. Es zinu, ka jūs neko neredzat īsti. Bet jā, tur ir tā kā sniegs un durvis nevaras. Diemžēl mums paliek šāda te ieeja. Tā kā jā, diemžēl viņš aizķērās, un tāpēc tas notika. Un tur ir kaķis, kas laikam arī nāks ārā. Jep. Viņš īstenībā ir istabas kaķis, bet labi. Zirdziņi pabaroti, visi ēt, izņemot Aleksu, kas ir izdomājusi skatīties. Čau, Aleksu. Parādīsi smaidiņu? Jā! Mālecīta. Lūk, Rekla Limeratēt. Grifonam ir tajā stūrītī. Bet Aleksa laikam ietur diētu. Jo viņai tāpat ir sieniņš, bet viņa izvēlās komunicēt ar cilvēkiem. Un smaidīt. Laba meitene. Labi, zirdziņi ir pabaroti, tad mēs arī dosimies.